Šodien esmu ieradies, lai noskaidrotu Brikers bruģa ceļu un noskaidrotu gandrīz visus tā noslēpumus. Sveiks! Sveiks! Kāds ir bruģa starts? Ar ko tas sākas? Bruģis sākas ar pareizajiem, kvalitatīviem izejmateriāliem. Un kā jūs tiekat tiem klāt? Mēs viņus iepērkam no mūsu uzticamiem, pārbaudītiem, certificētiem izejmateriālu piegādātājiem. Var sakot, tad, kad šie visi materiāli ir saražoti, pēc jūsu izvirzītajām prasībām, tos saved kopā vienā vietā, kas ir šeit. Jā, rūpnīcā. Te viņi visi satiekās. Šeit viņi visi satiekās. Mums ir sava recepte mūsu labajam produktam. Rūpnīca izskatās liela. Cik cilvēki strādā tajā? Visu ražošanas procesu vada 4 cilvēki. Rūpnīca ir 95% automatizēta. Pēc iespējas mazāk iesaistīt cilvēku kaut kāds roku darbs, kā arī cilvēciskais faktors, kas varētu ietekmēt mūsu gala produktu. Domāju, ka maz cilvēki ir redzējuši, kā tas viss notiek, šo plīvuru noslēpumainības pacēluši un sapratuši, kā tas bruģakmens reāli top. Vai tu parādīsi? Labi, iesim, es tev parādīšu, kā viss sākās. Ar prieku. Šeit esam atnākuši pie mūsu izejmateriāliem. Šīs ir izejmateriālu novietnes, kuras visas ir atdalītas, lai novērstu izejmateriālu sajaukšanos. Kā rezultātā mēs nodrošinām īstas receptes, tieši tāpat kā mums mājās ir nodalīti milti pie miltiem, griķi pie griķiem, nevis tā kā viss mazliet čupiņās salikt. Un tad no šejienes pavārs ņem? Jā, tad mēs no šejienes ņemam, tālāk beram iekšā jau ražošanas dozēšanas bunkuros, kur jau sākās tiešais ražošanas process. Tad tur to visu samais? Tur tiek jau ņemts, dozēts, no tevim precīzi daudzumi, kilograms kilogramā, noteikts izejmateriāls, noteiktam produktam. Par bruģa sastāvu, vai ir nepieciešama arī kāda līme, vai tas tiek presēts kopā? Kāds šis process ir īstenībā sastāvs tas? Mums ir ļoti vienkāršs, bet tai pašā laikā ļoti sarežģīts tehnoloģiskais process. Pats produkts, betona bruģakmens vai betona seguma apmalis sastāv smilts akmeņiem, cements, ūdens, betona piedeva, un, ja ir nepieciešams krāsains, tad mēs pievienojam krāsvielu. Tai pašā laikā šo produktu ir ļoti būtiski ir dozācija, precīza recepte, kas nodrošina šī produkta kvalitāti. Mēs netaisam betonu. Mēs apstrādājam betonu. Mūsu tehnoloģiskais process saucās sausā vibropresēšana. Katrā ziņā interesanti, tāpēc, ka it kā 5 sastāvdaļas, bet kādas, cik lielā proporcijā tas arī nosaka visu formu un vispār visu sastāvu. Jā. Ejam tālāk? Ejam tālāk. Tad smilts ir padot uz rūpnīcu, izejmateriālu, kur jau sākās precīzā visu izejmateriālu dozācija, kur tiek savākts līdz pašam gramam. Tātad precizitāte mums ir uz gramu. Viņi te ņem un nosver. Tātad šeit tiek lieli svari, kuri pabrauc apakšā zem konkrēta bunkura un kurā tiek jau precīzi dators nodozēt, cik ir vajadzīgs kāds izejmateriāls konkrētam produktam. Ja šeit mēs noskaidrojam, tad te kā pankūks aptuveni, tā kā var gatavot. Izkrīt no viena, izkrīt no otra, kopā samaisās, tad šis savukārt ir tās formas, tā kā panna. Jā, šeit tikai savācās. Maisīšanās notiekās augšā. Jā, tātad mikseri mums ir tie, kas maisa, tie ir augšā. Tieši tāpat kā mīkla. Un šī ir tā forma, tā tortes, tā pankūka, mūsu gadījumā bruģakmens forma. Bruģakmens forma. Jā, un šī ir īpaša? Šī ir īpaša, šī ir Dekors 600. Un šī ir tā vieta, kur dzimst bruģis. Jā. Šeit. Jā. Tieši šeit. Veidojam, taisam mūsu betona produkciju. Viņu blīvējam, formējam noteiktos izmēros, noteiktās krāsās. Un tālāk pa lenti. Un tālāk jau pa lentu viņi padodās uz žāvēšanas kameru, kur 24 stundas viņa nostāv, izžūst. Un pēc 24 stundām padodās uz pakošanas līniju. Un jau var lietot? Nē. Minimālais, kad mēs sākam piegādāt klientiem savu produkciju, ir pēc 7 dienām.
Un tad tos bruģis vēl viņam ir jāpastāv pie klienta. Tas ir tikai brīdis, kad drīkst sākties piegāde, bet iekļaušana un pielietojums drīkst sākties tikai kā minimums pēc 14 dienām no ražošanas brīža. Skaidrs. Cik ātri top, piemēram, šāda viena palete? Palete top, es teikšu tā, kopējais apjoms dienā, ko mēs saražojam, ir 3500 kvadrātmetri. Nevar iedomāties, cik daudz tas ir. Vienā sezonā mūsu mērķis pa 2 rūpnīcām ir saražot 1 000 000 kvadrātmetru sezonā. Tātad mēs uzņēmumā šeit Latvijā saražojam 1 000 000 kvadrātmetrus. 1 000 000 kvadrātmetrus. 1 000 000. Tas ir sasodīt daudz, vai ne? Tas ir sasodīt daudz.